Labs rītiņš Latvijā un labu pēcpusdienu. Labvakar no Jaunzēlandes. Vakar pabeidz raidījumu ar to, kad ir forši iespēja izvērtēt, kas ir tie lēmumi, kas ir palīdzējuši tikt līdz tam, kas tev ir šodien. Un 3 cilvēkus šobrīd ir izpildījuši mājas darbu. Skatījuma vakardienas raidījumam ir kaut kā pie 600. 3 cilvēki ir atsūtījuši mājas darbu. Tā jau pat par sevi tāds uz šobrīd. Varbūt vēlāk kāds atsūtīs vēl. Bet, un es aizsūtīju reiz atpakaļ to, ko es teicu, kas ir tas padoms. Viņš ir labs, ļoti labs. Šoreiz gan kaut ko citu. Tikko saskāros, jau kopš vakar saskāros un vienu, manuprāt, ļoti lielu netaisnību. Mums bija vakar jāatlido kolēģim vienam, mums komanda lido šurp, vakar bija vienam jāatlido, un rītā mums vēl 4 kolēģi ierodās. Lai mēs kopā būtu šeit 2 nedēļas, paceļot, un tas ir tāds it kā komandējums, bet arī pat laikā tādas vairāk kā svinības mums, jo mums bija konkrēts mērķis pagājušajā gadā, kā uzņēmumam, ko mēs gribam sasniegt, mēs to sasniedzām, un kā balviņu tam es teicu, ja mēs to sasniegsim, tad es aizvedīšu komandu uz Jaunzēlandi. Tie, kas bija pie tās visas sprices, pie tās darīšanas jau kopš gada sākuma. Mēs to izdarījām, un tad, protams, sākās papīra kārtošana vienam no mūsu kolēģiem, viņam pagātnē ir bijis tāds moments, ka viņam ir bijusi sodāmība. Tā ir bijusi jau 10 gadus atpakaļ, un viņš to viss ir cilvēki, mainījis savu dzīvi. Un, dzīvē viss kaut kas var gadīties. Un ir tiesības jebkuram no mums mainīt savu uzvedību otrā iespēja, trešā, dzīvē ir jābūt iespējai mainīt kaut ko, un viņš to arī darīs. Viņš ir, viņu vakar neielaid. Vakar neielaid Jaunzēlandē. Viņš atlidoja 30 stundas ar lidmašīnām, un viņu neielaid. Viņš jau šobrīd sēž muitas zonā un gaida, ka viņu sūtīs atpakaļ. Un mēs galvenais darījām visu pareizi. Mēs taisījām elektroniskos papīrīšus. Elektroniskais papīrītis tur prasa par sodāmību. Norādījām, prasīja vai vairāk kā 5 gadi. Nebija vairāk kā 5 gadi. Papīrītis atnāca. Jā, es zinu to, ka tas elektroniskais papīrītis vēl nav īsta vīza, bet tas ir tāds ātrais tāds check-ups. Kas saka, 100% garantijas tev nav, ka tev ielaidīs. Jā, nebija. Viss bija forši. Tāda pirkām biļetes tikai. Pēc tam tur ir tāda elektroniska deklarācija vēl papildus. Tur arī norādījām, neko neslēpa. Visu papīru, kas tur spriedums un kaut kas to visu angliski iztulkoja, notariāli apstiprināja, viss bija sagatavojies. Un tu joprojām var sastapties ar to, kad ir ierēģiņi, kuriem ir viena alga. Arī šādā valstī var sastapties ar ierēdniecību, kurai ir viena alga. Rakstīju šorīt, ap citu, Latvijas vēstniecībai. Jaunzēlandē viņi nav, ir Austrālijā. Pēc pāris stundām viņi man atbildēja, ka neko nevar līdzēt. Ja gribētu, varētu līdzēt. Varēja uzzvanīt. Un tās, ap citu, arī tāda nianses. Man tas Edgara onkulis, kur es pārdienas apakaļ minēju, es viņam vakarā rakstu, viņš man 1:30 par nakti zvana apakaļ, viņš saka, es esmu Andri gatavs galvot. Viņš saka, tu to cilvēku pazīsti, es pazīstu. Ir cilvēki, kuri ir gatavi iet un iestāties viens par otru, un tiem dzīvē arī ies, un tad ir atkal ierēģi, kuriem vienkārši, bija slikta diena, bija kaut kāds konkrēts papīrīts, viņam kaut kas nepatīk, viņi neiedziļinās būtībā. Un es nesaku, ka visi ierēģi ir ārā metami, bet piekritīs. Ir policisti, kur redz to, ka tu, vainīgs, aizsapņojos, mūzikas klausījos, suroties kaut kā pedāls
smags palika, ne, un kāja palika smaga, un es kaut kāds kilogramies pārātrāk braucu, ne, un viņš tev, ok, labi, ir viss kārtībā. Un tad ir atkal tāds, kuram vienkārši jāsavāca 5 protokolu pa dienu, viņš ir parādījis to, ka viņš strādā un ka viņš ir kasīgs. Manā industrijā, par to varētu atsevišķu raidījumu uztaisīt, manā industrijā arī ir valodās. Ja jūs zināt, cik bieži mums cilvēku uzrakst, ka mēs tur sākam sadarbību kaut kāties, protams, uzprasu viņiem, kāda viņiem tie mērķi, kāda bija līdzšinēja pieredze, mācīties. Ja jūs zināt, cik patiesībā diezgan bieži uzraksta, ka man ir trauma no skolas laikiem, jo man tur bija tāda un tāda skolotāja, un tā man ne tikai nemācīja man mācīja, bet pasmējās par manām kļūdām un visādus izteikumus teica, arī ierēdnis pēc būtības. Un tad laikā ir arī skolotāji, kas ir skolotāji ar lielo burtu bijuši. Un šī raidījuma, es vienkārši par šo domāju, man pilnīgi izcita ārā šitas tēmas, visu dienas vēl. Gāju uz lidostu, runāju ar visiem cilvēkiem, kas kaut kur atgādina lidostu darbinieks, prasīja, kā es varētu tikt. Es biju gatavs iet un stāstīt, pateikt, es zinu šito cilvēku, es varu kopā, mēs varam kopā sēdēt, es zinu viņu, es zinu, ka tur visi pareizi, un galvenais, mēs norādījām godīgi. Godīgi norādījām. Nevis slēp, un tad tev pieķer, zin kā, nē. Godīgi norādījām. Un tad tev paņem priekšā un neiedziļinās. Bet pasaka, nē, brauc mājās, tais lielo vīzu. Lielā vīza, tas nozīmē vēstniecība ir Jaunzēlandes vēstniecība ir Varšavā un Stokholmā. Un tagad tā es mēs jau labi, mēs pēdējos gadus esam braukājuši katru gadu, kad un kā būs nākamā reize, un laikam signāls noraustījās. Jā, tāda bēdīga dziesmiņa šorīt, bet galvenā doma, ko es gribēju pateikt, dzīvē citreiz notiek arī gadījumi, kā es minēju, kur tā nav tava vaina. Tu neesi vainīgs. Un, protams, kaut kāda lielā bilde jau pēc tam notiek saslēgsies, un šobrīd vēl nav atbildi, kāpēc. Kāpēc tam bija jāiziet cauri, lai ko beigās iemācītos. Es zinu, ka iemācīsies. Varbūt uzreiz nesapratīs, kas ir tā lielā bilde un atslēga. Bet iemācīsies. Sapratīs. Bet nekā, protams, ka tu tajā brīdī esi, tad ir tā jocīgi. Bet, jā, tā nav tā vaina. Tas viss, ko es gribēju pateikt, citreiz dzīvē gadās. Jums ir laulībā pagājuši gadu. Jā, pirms gadu vienam foršam džekam. Sievis domāja, ka viņi mīl citu. Savu boyfriendu kaut kādu pirms 25 gadiem satika. Tas džeks neko nebija izdarījis. Es viņu pazīstu ļoti labi. Mums forši, mēs esam labi vīri bijuši mēs. Visu kaut ko esam pārunājuši un darījuši kopā, es zinu, godīgas. Viņš tā nebija viņa vaina. Galīgi nebija viņa vaina. Citreiz, ka bērni izdara kaut kādas muļķības, un tad tu sēdi un domā kā vecāks, ko es neesmu izdarījis pareizi. Un citreiz tā nav tava vaina. Citreiz arī viņus un tev priekšnieks vai citreiz padotais tev tāds, ka liekas, bērns, kas ir? Un tu sēdi, un viņš kā uzņēma vadītājs, tu visbiežāk sit un sit sev krustā un domā, bļēns, ko es izdarīju nepareizi. Un citreiz tā nav tā vaina. Galīgi nav tā vaina. Tā nebija mana kolēģa vaina, ka pretīgi gadījās ierēģiņi, kuri negribēja iedziļināties būtībā, bet vienkārši gribēja izpildīt normu. Stulbi. Nezinu, ko šādi prāta rītrosums tev var iedvesmot iet darīt. Prāt rītrosums uzdevums ir iedvesmot.
iet un darīt. Jā. Tam tas ir. Neko darīt. Nu, ejam un daram. Un tiekamies rīt. Mans kolēģis vēl ir Oklēnas lidostas, viņš tajā te izolatorā, ne, bet aizturēšanas muitas telpā. Mēs viņu sazvanījāmies, tādu stundu runājām. Un es atkal šeit ar Gunitu sēdējām un gaidījām, ka viņi ierodamies jau vakarā. Arī tādu plānu mēdz pamainīties dzīvē. Un tad, kad kādreiz tā lielā bilde man būs skaidri, kāpēc kaut kam tādam bija jānotiek, es apsolu, es pateikšu. Bet šobrīd es to nesaprotu. Es pat nezinu, kā citādāk nobeigt raidījumu, kā ejam un daram. Un tiekamies rīt. Laikam šoreiz gan pasēžam un padomājam. Un tiekamies rīt.